Jau esam tas, kas esam. Tikai esam to aizmirsuši. Tāpēc sevi ir jāatceras, un mūsu zinātnāri kā dievišķi dzinējs spēks liek meklēt. Tas ir kā iziet no mājām un klīst pa pasauli, meklēt laimi vai kādu brīdi, kad viss jau ir izmēģināts, atkal atcerētos par mājām un tajās atgrieztos. Lai atcerētos, ir jāaiziet. Ir jāiziet ārā no savas šaurības, lai ieraudzītu savu lielumu. Patiesībā tā jau ir tā pati vieta, tikai no citas skatu punkta. Vieta maina iekšējo projekciju. Gan tur, gan te esi viens un tas pats. Tikai mainījies ir atskaites punkts. Un visi šie procesi nenotiek ārpus mums, bet gan mūsos pašos. Tāpēc bieži ir jāiziet daudzās takas pagrieziena un līkuma, lai atgrieztos atpakaļ mājās. Bet jau ar citu redzējumu. Kā mēs dodam savai dzīves telpai paplašinājumu, ienesot pa ceļam iegūto pieredzi un gaismu tajā vietā, no kurienes nācām. Savās mājās. Tātad sevi.